vakar biju riktīgā rockkoncertā. Bija tik skaļa mūzika, bet vienā brīdī man palika drusku dīvaini, jo man bija sajūta, ka logi sāk tā trīcēt un varētu arī pārsprāgt. Nu jā, tas ir tāpēc, ka mūzika, viņa kustina gaisu, un kustinot gaisu, viņa var arī pārsist logus, iedomājies. Tā kā skaņa var kaut ko izdarīt? Jā, iedomājies, neredzama skaņa, mēs jau neredzam skaņu, Nē, neredzam. Bet viņa var izsist pat logus. Paskaidro man, es nesaprotu. Vislabāk būs, es tev to parādīšu un visiem jums. Mēs to parādīsim ar vienu ļoti vienkāršu eksperimentu, ko arī mājās jūs varat izdarīt. Gribat? Jā? Gribat ieraudzīt skaņu? Jā, es gribu ieraudzīt skaņu. Kas mums būs vajadzīgs? Mums būs vajadzīga šāda tumba. Nē, tā nav tumba, tā ir skanda. Pareizi, latviskā ir skanda. Jā, skanda. Ja? Un mums vajadzēs to tumbu pieslēgt skaņas iekārtām. Cik liela. Speciāli priekš tevis. Tev patīk mūzika skaļa, ja? Man ļoti patīk Tā, skaļa kas mums mūzika. te būs? Mums tagad te būs pastiprinātājs. Skaņas pastiprinātājs. Mēs paņēmām datoru, kurā mums iekšā mēs varēsim likt dažādas skaņas un eksperimentēt, ja? Labi. Paņemsim bumbiņu, tā, paņem bumbiņu. Ņemu bumbiņu. Un es tagad uzlikšu pavisam tādu dobju skaņu. Gatava? Jā. Aha. Nu, ieliec bumbiņu iekšā. Redzi, kas notiek? Apskatieties. Jūs dzirdat kādu skaņu? Nedzirdat, apskatieties, kas notiek ar bumbiņu. Pagaidi, paklausīšos, vai dzird kaut ko. Drusku ir tāds... Un tagad pamēģini ielikt šito bumbiņu viņai blakus. Blakus? Apskatieties. Un tagad, ja mēs uzgriezīsim mazliet skaļāk, skaties. Lec ārā, redzi? Cik labi, jā! Mēs skaņu neredzam, bet apskatieties, ko tā skaņa var darīt. Kustināt priekšmetus. Jā. Pamēģinām vēl kaut ko ar skaņu. Jā. Paņemsim, ziniet, ko paņemsim? Kartupeļu miltus paņemsim. Jā, tāda man mājās ir. Kartupeļu milti man ir mājās. Tā, paņem un ieber kartupeļu miltus. Cik daudz? Ver pilnu. Tiešām? Tu saki labāk man stop. Ui! Pietiek. Jā, pietiks. Jā, Ja jums ir veca skanda, tad jūs arī to varat izmantot eksperimentiem. Bet Labi. tikai vecu, jaunu gan labāk nevajadzētu sabojāt. Nu, tagad skatāmies, kas notiksies, ja mēs uzgriezīsim atkal skaļāk. Skatieties. Redzat? Apskatieties, redzat skaņu? Mēs skaņu varam redzēt. Redzat? Patika? Tagad uzliksim bišķiņu augstāku skaņu. Ir augstas skaņas un ir zemas skaņas. Kāda ir augsta skaņa? Šitā bija augsta, jeb zema? Augsta ir... Kāda ir zema? Nu, kurš var vispilgtāk padziedāt? Un tagad viss zemāk? Čau! Šitā bija zema skaņa, ja? Un tagad uzliksim bišķiņu augstāku skaņu. Ieber vēl kartupeļu miltus. Ārprāts. Trakais Pauls. Tā, klausamies uzmanīgi. Jā, lido ceļās augšā. Ja tā ieskatās viņos, tad var apsīties, kā viņi kustās. Man ir vēl viens eksperiments ar šo pašu skaņu. Gribi? Jā! Kas būs, ja mēs tur ieliksim šķidrumu? Tā, kur es speciāli sagatavoju šo pašu kartupeļu cieti, mēs varam sajaukt ar ūdeni. Un tad, ja mēs pamēģināsim, kas būs, ja mēs ieliksim šķidru kartupeļu cieti iekšā, jā? Tur ir kartupeļu ciets un ūdens, jā? Jā. Un zaļa krāsa vēl? Un es bišķiņu pieliku zaļu krāsu, lai būtu smukāk, jā. Jā, gandrīz kā puņķi. Apsies, kādas tas smukas nāk vēl. Tricinās vienkārši. Viņš dejo ārprāts! Puņķi reāli dejo! Un to visu var izdarīt skaņa? Jā, to visu dara. Ārprāts! Viņiem tur ir disanīti pašiem sava. Tas gan bija grūts eksperiments. Jums patika, bērni? Jā! Ārpēc man ausis piekusi gandrīz kā tajā rock koncertā. Jā, tagad mēs redzam, ka ar skaņu arī ir jābūt uzmanīgi. Jāklausās tāda mūzika, kas netraucē dzirdējot. Viņai ir liels spēks. Jā.